Sveicināti TVTN ēterā ziņas studijā Ģirds Linde, kā vienmēr sāksim ar kristīgajām ziņām. Šodien sveču diena. Kunga prezentācija templī tiek svinēta 40 dienas pēc Ziemassvētkiem, 2. februārī. Svētku pirmsākumu meklējam jau 4. gadsimtā Jeruzālēmē, bet Romas baznīcā šos svētkus ievies 449. gadā. Vēlāk pāvests Sergijs 7. gadsimtā ievies svētku procesiju ar iedegtām svecēm. Mūsdienās pirms svētās mises notiek sveču svētīšana, kurai seko procesija, kas simboliski atgādina jaunavas Marijas un bērna Jēzus ieiešanu svētnīcā un attēlo Kristu kā pasaules gaismu. Svētītās sveces atgādina par Dieva klātesamību mūsu dzīvē, par to, ka mums ir jādzīvo Kristus gaismā. Kopš 1997. gada pāvests Jānis Pāvils II aicināja šo dienu svinēt kā Dievam veltīto, konsekrēto cilvēku dienu. Konsekrētie ir Dievam veltītās personas, mūki, mūķenis un citi. Viņu aicinājums ir nesaraujami saistīts ar baznīcas dzīvi un kalpojumu, īpašā veidā izdzīvojot vienotību ar Kristu. Vakar Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā notika dievkalpojums par godu sveču dienai. Ir sveču diena, bet arī konsekrēto diena. Kas ir šie par svētkiem? Sveču diena tautā tiek saukta, bet patiesībā baznīcā mēs sakam kunga prezentācijas svētki. Un man rokās ir bērna Jēzus figūra, un mēs atceramies šajā dienā šo notikumu, kad 40. dienā pēc Jēzus dzimšanas Jāzeps un Marija atnāk, lai izpildītu kunga likumu un salikt upuri par zēna piedzimšanu. Un, varētu teikt, lai viņu veltītu Dievam. Lai viņu veltītu Dievam, bet arī šajā dienā mēs arī atceramies Simeonu, kurš bija svētā gara piepildīts, un viņš atpazina, ka šis nav vienkāršs bērns, jo nesa jau daudz bērnus, bet ka viņš ir Mesija, ja, kad ir Dieva dēls, un viņš atpazīst un slavē. Un šī diena arī visā pasaulē tiek svinēta kā konsekrēto dienu. Kas ir konsekrētie? Konsekrētie ir Dievam veltītie, un patiesībā mēs visi esam Dievam veltīti kristībā, bet arī ir cilvēki, kuri izvēlas šo dzīves veidu, lai veltītu savu dzīvi Dievam, īpašā tādā kalpojumā. Un mums Latvijā ir vairāk nekā 20 ordeņu, kongregāciju un arī dažādu apvienību, kur ir konsekrētie, kuri savu dzīvi ir veltījuši Dievam. Vai varētu tā vienkārši teikt mūki un mūķenes, vai tas nav precīzi? Jā, var teikt mūki un mūķenes, bet arī, varbūt atgriežoties pie Latvijas situācijas, tad mums ir kaut kur, laikam, 7 vīriešu ordeņu un kongregācijas, un kaut kādas 12, 13 ir sieviešu kongregācijas, un arī apvienības ir, kur arī ir cilvēki veltījuši sevi Dievam. Un šodien šajos svētkos ir sabraukuši konsekrētās personas no visas Latvijas, no katras diecēzes, un mēs vairāk nekā 35 cilvēki bijām un kopā iesākām šos svētku svinības. Iesākāt ar tādu skaistu procesiju ar svecēm rokās. Tas ir tāpēc, lai varētu tieši konsekrētos izcelt, vai lai parādītu, ka sveču diena? Gan, jo šī svece viņa arī norāda uz to, ka mūsu arī uzdevums ir nest šo gaismu pasaulē. Un īpaši konsekrētie jau nav tikai priekš sevis, lai dzīvot ērtu dzīvi, noslēgties no pasaules un varbūt lūkšanā un kaut kādās gandares darbos, pavadīt šo dzīvi, bet arī, lai iet pie pasaules un nest šo gaismu. Piektdienu Lēdurgā notika 9. Siguldas lūkšanu brokastis, kas pulcēja dažādu sabiedrības grupu pārstāvis un kristīgo draudžu pārstāvis. Vērts pieminēt, ka tajā pašā dienā lūkšanu brokastis notika arī Tukumā. Pēc ziņām skatieties speciālu izlaidumu. Svētdien Ķēngaraga Svētā Antona baznīcā Oļģertam Daļeckim svinīgā dievkalpojumā tika svinēta 90 gadu jubileja, kuru vadīja arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, piedaloties daudziem garīdzniekiem un ticīgajiem, kuriem viņš ir bijis garīgā autoritāte. Monsignors Daļeckis ir slavens arī kā celtnieks. Viņa vadībā ir uzbūvēta Rīgas garīgā semināra 2 korpusi un kūrijas, jeb bīskapa rezidents 2. stāvs Vecrīgā un vairākas baznīcas. Pēdējā no tām kā reiz Antona baznīca Ķēngaragā.
Zikarāgā, kas tika pabeigta pirms 10 gadiem. Oļģers Daļeckis ir dzimis Latgalē Kombuļu draudzē 7 bērnu zemnieku ģimenē 1936. gada 2. februārī. Jau kopš bērnības viņam bija sapnis kļūt par priesteri. Vecāki bija ļoti ticīgi un audzināja bērnu ticības un likumības garā. Ģimene katru svētdienu gāja uz baznīcu. Pēc armijas atgriezās Rīgā un iestājās celtniecības tehnikumā. Pabeidz tehnikumu pēc 2 gadiem arī semināru. 1965. gadā tika iesvētīts par priesteri. Tā kā priesterim Oļģertam bija celtnieka diploms, bīskaps Vaivods viņam lika vadīt celtniecības darbus Rīgas garīgajā seminārā. Kad atļāva Kurijas rekonstrukciju mazajā Pils ielā 2A, tā tika pilnībā pārbūvēta. Tika paplašināta rekolekcija māja arī Dzintaros Saules ielā 9. Vēlākos gados darbs tika ieguldīts Rīgas Vissvētākās Trīsvienības baznīcas būvē. Un pirms 10 gadiem pilnībā no nulles uzcelta Svētā Antona baznīca Rīgā. Viņš ir viens no nedaudziem Latvijas garīdzniekiem, kuram Vatikāns piešķīris monsignoru goda titulu. EBTN nākamajās svētdienās piedāvāsim interviju 3 daļās, kas atspoguļos viņa dzīves stāstu. Mīlestības pieskāriens Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē ir ikgadējs labdarības koncerts, kas tradicionāli notiek janvāra beigās. 2026. gada koncerts norisinājās 31. janvārī. Iniciatīva, kas aizsākās 2015. gadā, kā sabiedriskā mūzikas un labdarības pasākuma tradīcija, un laika gaitā ir kļuvusi par nozīmīgu kultūras notikumu, kas apvieno profesionāļus un amatieru māksliniekus, audzēkņus un plašāku sabiedrību. 2026. gada koncerts tika veltīts Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles 800 gadu jubilejai un vēsturisko ērģeļu atjaunošanai, kurai nepieciešami ievērojami līdzekļi. Savāktie ziedojumi tiek izmantoti, lai restaurētu katedrāles vēsturiskās ērģeles. Instrumenti, kas būvēts 1913. gadā un šobrīd ir neatliekami jāatjauno. Tostarp jālabo plēšas, koka detaļas un cits, lai tās atkal spētu pilnvērtīgi skanēt. 31. janvārī tika godināti Karitas Latvija brīvprātīgie un izteikta pateicība arī reģionālajām Karitas grupām un sadarbības partneriem. Karitas ir katoļu baznīcas oficiālā organizācija, kas nodarbojas ar labdarības un žēlsirdības darbiem. Latvijai ir viena no zemākajām minimālajām algām Eiropā. 22 no 27 Eiropas Savienības valstīm ir noteikta nacionālā minimālā alga. Izņēmums ir Dānija, Itālija, Austrija, Somija un Zviedrija, kur minimālā alga netiek noteikta valsts līmenī. 5 valstīs alga pārsniedz 2000 eiro, lielākā daļa valstu minimālā alga pārsniedz 1000 eiro. Augstākā alga ir 2,7 tūkstoši Luksemburgā. Seko Īrija, Vācija un Nīderlanda ar 2,3 tūkstošiem un Beļģija ar 2,1 tūkstoti. Francijā minimālā alga 1,8 tūkstoši apmērā, tālāk ar atrāvienu pār Spāniju, kur ir 1,4 tūkstoši. Slovenijā 1,3, kaimiņos Lietuvā 1153 eiro. Igaunijā 886, Rumānijā 795, Latvijā no šī gada tā ir 780 eiro. Par Latviju zemāka minimālā alga ir vien tādās valstīs kā Melnkalne, Bulgārija, Serbija, Ziemeļmaķedonija, Albānija un Moldova. Losandželosā svētdien notikušajā Grammy balvu pasniegšanas ceremonijā 2 balvu kategorijās godalgas izcīnījis latviešu diriģents Andris Nelsons. Nelsons un viņa vadītais Bostonas simfoniskais orķestrs ieguva Grammy kategorijā labākais orķestra sniegums. Nelsons un Bostonas simfoniskais orķestrs ieguva balvu arī kategorijā labākais klasiskās mūzikas instrumentālais solo. Līdz šim Nelsons jau bija ieguvis 3 Grammy balvas. Puertorikāņu reperis Bad Bunny ieguva gada albuma titulu, un šī bija pirmā reize, kad galvenā balva piešķirta albumam spāņu valodā. Gada albums piešķirts Beyoncé, par gada dziesmu tika atzīta Billies Eilish dziesmu Wildflower, un viņa izmantoja balsu saņemšanu, lai kritizētu imigrācijas iestādes ASV. Viņa teica, neviens nav nelegāls uz zaktas zemes. Imigrācija bija nozīmīga vakara tēma daudziem māksliniekiem, izsakoties pret imigrācijas dienestiem un nesājot attiecīgas piespraudes pie tērpiem. Jāpiebilst, ka Grammy arī tiek pasniegts gospeļu un kristīgās mūzikas kategorijās. Kopumā šogad tās bija 5 nominācijas.
Diennakts vidējā gaisa temperatūras vēriena Latvijā pazeminājās līdz mīnus 18,4 grādiem, noslīdot 14,7 grādus zem normas. Zemākā gaisa temperatūra, kas valsts novērojuma stācijās reģistrēta aizvadītajās diennaktīs, bija mīnus 32,8 grādi janvāra pēdējā rītā Daugavpils austrumos pie Ruģeļu ūdenskrātuves. Lielākais salas naktī uz pirmdienu bija mīnus 31,7 grādi Jelgavas novērojuma stacijā, kas atrodas Staļģenē. Savukārt dažviet Lietuvā salas sasniedza pat mīnus 34 grādus. 6 no rīta augstākā gaisa temperatūra bija mīnus 9,3 grādi Daugavgrīvā. Galvaspilsētas ziemeļos, vienlaicīgi Rīgas lidostā, tobrīd saglabājās 25 grādu sals. Šonedēļ nedēļas otrajā pusē no dienvidrietumiem pastiprināsies ciklona ietekme, ieplūdīs siltāks gaiss un palielināsies nokrišņu daudzums. Naktīs gaiss neatdzisīs vairāk par mīnus 15 un arī dienās sals mazināsies. Ja jums šķiet augsti un skarbi šajā ziemā Latvijā, tad piedāvājam ieskatīties Kamčatkas ziemā. Lai jums jauks un svētīgs vakars!